cepās sīpoti bloki. Klāt pieliekam burkānus. Burkāni gabaliņos nebūs sastopami zupā. Viņas liek priekšā oranžās smukās krāsas, jo taukos viņiem šķīst tas beta-karotīns, kas ir A vitamīns. A vitamīna, provitamīns. Tik daudz eļļu nevajag, tāpēc, kad būs maltā gaļa, maltajā gaļā pietiekoši tauki. Tad, kad tā ir tikai veģetāro zupu, tad, kā teikt, var eļļu likt vairāk. Nu, tas atkarīgs, kā kuram patīk. Šitā apcepsies, tad lejam klāt ūdeni. Ja ir kāds kartupeļu novārījums, tad to var lietot. Dārzeņu novārījumu var lietot. Buljonu var lietot, ja nav kādu. Bet buljonu man tagad nav. Te ir ķibloku kāti, ziedu kāti. Tos arī iekšā. Tie bija saldēti saldētavā. Tā, nu tagad ir izkarsuši. Tagad var liekt klāt ūdeni. Ūdeni lai tik daudz, cik grib gala rezultātā zupu. Nevar saprast. Abišķiņi var. Kādu puskrūzīti. Jo, tas būs tā kā vajag. Un pa šo laiku es nomizošu kartupeļus, kamēr šitas uzvārīsies, jo kartupeļi jāliek vārušā ūdenī, lai viņi saglabā savu garšu. Tā, zupiņu uzvārīsies, ūdens. Klāt liekam ķirbjus saldētus. Jāgaida, kad tas viss izkusīs. Так он мне и поверил. Здрасте, а где Коля? Здрасте, кто? Ну, повар. Там на кухне развесовку делает. Спасибо.
Tā ķirbis gandrīz izkustas. Tev vēl bišķiņ palicies. Tā ir jāpagaida, ka viss uzvārīsies. Kopsumā atkal izskatās baigi pilnais katls būs. Varbūt tās, kad būs jāatsmeļ bišķiņ. Pēc tam jāpieliek klāt, bet pagaidām, lai izvārās, lai ir gatavs tas, ko atsmet. Tā, nu, ķirbīši ir uzvārījušies. Lieku klāt kartupeļus. Te es jau pieliku jau piparus, garšvielu, sāli un lauru lapas. Nu, lai nav atsevišķi jābar. Jā, varbūt, ka sajies visu. O. Kad kartupeļi būs mīksti, tad liksim klāt malto gaļu. Iespējams, ka uz to laiku vajadzēs vienu krūzīti atsmelt, citādi būs grūti izvārīt. Kamēr vārās jāiedzer kāda tēja. Šī ir struteņa. Struteņa es dzeru regulāri. Ļoti veselīga. Rūgtu bez nekā. Tā kartupelīši izskatās mīksti. Te bija jautājums par veģetāro zupu, vai tie ir dārzeņi ar ūdeni. Jā, tie ir dārzeņi ar ūdeni, bet zupu var izvārīt ļoti garšīgi. Šito ēdot ar krējumu un rupmaizīti ir ļoti sātīga un garda. Te tik iespējams, ka vēl vajadzēs sāli pielikt. To mēs tūlīt pieliksim. Un tā kā mums nav veģetārā, tad liekam virsū malto gaļu. Vēl apmēram tik daudz sāli. Jo pirms gaļas pielikšanas zupai jābūt ir pietiekoši sālītāji un pietiekoši ar garšvielām papildinātāji. Tāda ir veģetārā zupa. Viņa var būt biezāka un šķidrāk viņa nebūs forša. Es atklāju, ka gaļa nav jēgas tur mīcīt un tur likt viņai klāt visu kaut ko tur lieki darboties. Vienkārši saplēš gabaliņos un liek klāt. Jo vecāks paliek, jo gudrāks. Zin, kā sataupīt spēks. Kur viņas netērēt, vienvārds sakot. Šitā ir cūgaļa. Viņā tauki diezgan daudz, tā ka zupiņa būs tāda diezgan sātīga. Vēl vārot veģetāro zupu, var iecept tomātus, tad, kad cep sīpols ar ķiplokiem un burkāniem. Var pielikt konservu, piemēram, lečo, vīriešu zapti, tomātu mērci, savu.
vai pirktu. Kādreiz es ar pirkto vārijas pilus pašu lētāko. Ļoti garšīgi. Jo vienkārši, kā teikt, nebijām tik pārtikuši kā tagad, kad var atļauties gaļu nopirkt. Tad mums gaļa gāja tikai tam, kas strādāja, kas gāja uz darbu, kas mājā palikt, ēda bez. Un visi bija labi pēduši, neviens nebija vājš, arī resni nebija. Tāpēc, kad kustības daudz pa lauku, bērni skraidīja pa lauku, pieaugušie arī strādāja. Govs man bija kādreiz. Tagad mammas sūdzās, kad nevar atpūsties no viena bērna kaut kur, kā teikt, galīgi piesiets esot. Man bija 3 mazbērni, kas dzīvo ik pa katru otro gadu. Vienu gadu ar esmu vēderu, otru nākošo ar mazo, kas ieķēries brunčos, 3 govs, zemeņu lauks, kas bija jāravē, jāvāc, jāstāda, uz tirgu jāved. Kad ved uz tirgu, tad sarunāja kādu, kas bērns pieskat uz to brīdi. Tad, kad jau bērni nāca vairāk, tad es organizēju pašlasīšanu. Brauc cilvēku lasīt uz mājām. Tā ka viss galvenais ir smadzenes. Viss var izdomāt. Jā, baigi pilns sanāca. Bet varbūt, ka tomēr izsutīs. Man liekas, ka nesmaušu neko nost. Jo kopā ar gaļu karsēju kādas 5 minūtes. Tad gaļa nepazaudē savu garšu, nepaliek kā salmi. Viņa joprojām ir sulīga, maiga un garšīga. Šajā brīdī var pielikt saldētos zaļumus, lai zupiņi smukāk ir. Pārāk daudz nevajag, lai viņi nepārsit zupas garšu. Tagad pavaktējam kāds 5 minūtītes. Tāda ir zupa ar ķirbiem. Vēl smuki vārās. Zupiņa sanākusi ir tumīga. Vēl čuķi un būs gatava. Un izskatās pašreiz šādi. Un smaržot burvīgi. Noformējam tādu padomju laika šķīvi. Когда с поезда сидел. И я тебе костоправу на всю своем горбу волок. Забыл, да? Ну хватит этот гнилой базар. Ты мне фуфел не мети. Камни где? Я ему про Фомону не проебу. Я что, их с собой таскаю? На, смотри! Ежу понятно, что здесь их нет. Одевайся, поехали. Куда? На Будыкину гору. За камнями. Понял? Или закрутаться. Ты меня знаешь. Un ēdiens gatavs.